blakus. Labdien vēlreiz. Mums ir tāda maza preses konference, un es pastaigāšu mikrofonu starp jums, un attiecīgi jūs varēsiet uzdot sev vēlamos jautājumus. Kā Svamī man teica, tikko es viņam pietuvināts tomēr biju. Ja? Es uzdevu tādu jautājumu, vai es ar saviem jautājumiem neapgrūtinu. Viņš teica, es tikai pamožos. So now there will be a question and answer sessions, and in order to encourage all of you to express your questions to Maharaj, I would like to share some little experience which we had just a couple of minutes downstairs. I asked Maharaj, are my questions maybe they're tiring you? You're already tired. And Maharaj's answer was no. Actually, you're only awakening myself. Tā kā lūdzu, kurš vēlas? Ладно, сāksim ar jums. Ничего, что на русском вы переведете, потому что мой английский не настолько прекрасен, как ваш. Я попробую, да. Спасибо. Я читав книгу, я поняла, что то, что я для себя поняла, то, что вы родились с позиции ученика врожденной, то есть человек родился учеником. Мы учимся быть учениками всю жизнь. Радханатха с вами был учеником, мне показалось, прямо с самого рождения. Он шел уже путем и учился с каждого цветка, с каждого движения, от природы, от людей. Он с радостью учился, а мы учимся учиться. Так ли это я поняла или нет? Maharaj, as far as I understand, you were born as a disciple, in position of a disciple. And we, throughout our entire life, we're trying to learn how to be a disciple. And we go through different experiences in trying to learn how to be a disciple. Am I understanding it correctly or not? Sorry. Liels paldies par jūsu jautājumu. Truly, it is the inheritance and birthright of every living being to know God and love God. Patiesībā tā ir katras dzīvās būtnes iedzimta, viņam piemītoša lieta pazīt Dievu. The Guru simply teaches us to remember what we have forgotten. Jo Guru vienkārši mums iemāca to, ko mēs esam aizmirsuši. In the Bhagavad Gita, Krishna speaks about approaching a guru. Bhagavad Gītā Krišna runā par to, ka mums ir jāvēršās pie garīgā skolotāja. By inquiring with humility and with an eagerness to serve by following those teachings. Jautājot viņam pazemīgi un ar vēlmi sekot tiem norādījumiem, kas no viņa tiks saņemti. And what is that truth that we learn? Un kāda gan ir šī patiesība, ko mēs mācāmies? That God is within all of us. Ka Dievs ir katrā no mums. Krishna says that all living beings are in me and are of me and are mine. Krišna saka, ka visas dzīvās būtnes ir manas, tās ir manī.
So actually we are all naturally disciples. Tāpēc dabiski mēs visi esam skolnieki. We simply have to truly take very seriously the opportunity that we are being given. Mums tikai patiesīgā noskaņā ir jāpieņem šī iespēja, kas mums ir tikusi dota. That we are all eternal souls, we are all a part of God, and we are all meant to love God and serve God's creation. Ka mēs visi esam dievišķas būtnes, ka mēs visi esam daļa no Dieva un ka mēs esam paredzēti tam, lai kalpotu Dievam. When we take that very seriously, to uncover or remember that truth within us, Un ka mēs ļoti nopietni tam pieejam, ka mēs sevi atsedzam, atklājam šo patiesību, then we are actually disciples. tajā brīdī mēs patiešām esam patiesi skolnieki. We're all born with that. Un mēs katrs esam piedzimis ar šo lietu. Many of us are distracted. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka daudzi no mums nav saskarsmē ar to, viņi ir novērsušies no tā. In this world there are many weapons of mass distraction. Un šajā pasaulē ir daudz masu iznīcināšanas ieroču. And the simple method of chanting God's names helps us to reconnect with that truth. Bet vienkārši Dievu svēto vārdu audzināšana palīdz mums atkal savienoties ar šo patiesību. And associating with people who actually are attracted to that truth helps us to reconnect. Un biedrošanās ar šādiem cilvēkiem, kuri ir šajā saiknē, palīdz mums pašiem to iegūt. Jautājumu, lūdzu. Vai kādam ir jautājumi? Ja mēs aicinām cilvēkus būt tolerantiem, bet sautīgi cilvēki to izmanto par ļaunu cilvēcei, līdz kādam rezultātam mēs nonāksim, kā var noteikt, kur ir tolerance, iecietība, un kur ir acīm redzamās grēcīgās darbības pieļaušana? Often we tolerate and try to be humble, and sometimes people, they use it for their own purposes, and sometimes even in sinful activities. So where would be that line which crosses the tolerance and humility, where we should stand up and speak up? To be humble does not mean to accept abuse. Būt pazemīgam nenozīmē pieņemt kādu vardarbīgu pret sevi attieksmi vai rīcību. We see the humblest people in the history of the world to be the most powerful activists who protect the rights of others. Mēs varam redzēt no pasaules liecībām, ka vispazemīgākie cilvēki ir bijuši visdiženākie un lielākie dažādu cilvēktiesību aktīvistu un aizstāvji. But to do it not in a selfish, exploitative way, but to do it actually in a spirit of real compassion. Bet tas ir ticis darīts nevis sautīgu egoistisku nolūku dēļ, bet aiz līdzjūtības un kā palīdzību citiem. To be humble doesn't mean to allow people to abuse us or exploit us. Būt pazemīgam nenozīmē pieļaut pret sevi kādu darbību, kas mūs izmanto vai kas ir vardarbīga pret mums. Because after all, our body, our minds, this is all God's property that we are meant to protect. Jo galu galā gan mūsu ķermeņi, gan mūsu prāts, tas ir Dieva īpašums, kas mums ir jāaizsargā. We protect ourselves and we protect others in a spirit of compassion rather than in a spirit of selfishness. That is what humility actually means. Gan sevi, gan citus mēs aizsargājam pazemības garā, nevis sautīguma garā. Un tas ir tas, ko patiesi nozīmē vārds pazemība. There is a saying that humility is not to
feel less about yourself. Ir tāds teiciens, ka pazemība nenozīmē sajusties zemākam, kāds tu esi, but to think about yourself less. bet domāt par sevi zemāk. Par sevi mazāk, jā. Nu, tiešām nav jautājumu? Vārds mīlestība. Visvairāk un visdažādākās formās lietotais vārds pasaulē, kuru saprot tik ļoti divdomīgi un tik ļoti pretrunīgi. Pastāstiet, lūdzu, kāda ir patiesas mīlestības, patiesā definīcija un kā to atpazīt? Marge, the word love is known to people in many languages, and at the same time it has a controversial meaning. Could you give us a true definition of love and what that means, what the true love is? True love means love that is based on truth. Patiesa mīlestība nozīmē mīlestību, kas ir balstīta patiesībā. We are not this body. Mēs neesam šis ķermenis. This body is a temporary residence. Šis ķermenis tā ir laicīga mītne. The body is like a car. Ķermenis ir līdzīgs mašīnai. We are the driver within this car. Un mēs esam šīs mašīnas vadītāji. We are the soul. Mēs esam dvēsele. We are a part of God. Mēs esam daļa no Dieva. So when our love is on the basis of just the pleasures of this body or the pleasures of this mind, Un kad šī mīlestība ir tikai kā daļa no prāta vai ķermeņa baudām, it's still relatively shallow level of love. tā joprojām ir relatīvi sekla mīlestības izpratnība līmenis. But to the degree we actually understand our own spiritual nature, who we truly are, Bet attiecībā, cik dziļi mēs spējam saprast, kas esam mēs paši, and then we connect to the love that's ever present within our soul. mēs esam spējīgi savienoties ar šo vienmēr klātesošo mīlestību, kas ir dvēselē. The natural love for God, the natural love for Krishna, the natural love for all living beings and for all of creation. That's our nature. That's the truest spiritual love. Šī dabiskā mīlestība pret Dievu, pret Krishnu, pret dzīvajām būtnēm, pret visu apkārtējo dabu, tā ir mums dabiski piemītoša dievišķa mīlestība, tā ir patiesa īstena. That love brings about the most profound character in a person. Un šāda mīlestība viņa cilvēkā attīsta visnozīmīgākās un labākās īpašības. For some people, love is nationalistic, Dažiem cilvēkiem mīlestība var būt nacionalistiski romantic, vai romantiski orientēta. love for money, Mīlestība pret love naudu, for fame, slavu, love for power, varu, love for sex. seksu. This is all shallow level of love. Tas viss ir ļoti sekls mīlestības līmenis. The true origin and is the love of the soul, which is for the souls of other living beings. Patiesais tās cēlonis ir dvēseles mīlestība, kas arī ir citās dzīvajās būtnēs. In the Bible it is said, the first and great commandment is to love God with all your heart, mind and soul. Bībelē pirmais bauslis saka, ka ir jāmīl Dievs ar visu savu sirdi un dvēseli. And to love your neighbor as yourself. Un savu tuvāko kā sevi pašu. The Bhagavad Gita gives a very deep, profound definition of this. Un Bhagavad Gita sniedz ļoti dziļu ieskatu tajā. God is the all-attractive object of every soul's love. Dievs ir ļoti dziļš šīs mīlestības objekts. And when we make that connection, we will see every living being as our neighbor. Un kad mēs spēsim nodibināt šo saikni ar šo mīlestību, mēs ikvienu redzēsim kā savu tuvāko.
all humanity, visu cilvēci, all living beings, katru dzīvo būtni. and Mother Nature with all of the gifts of nature is also our neighbors. Un māti dabu ar visiem tās iemītniekiem, arī tie ir mūsu tuvākie. To really have that sense of responsibility to honor the sacredness of God's property is the true nature of the soul. Dvēseles patiesā daba ir izjust atbildību pret katru dievišķās radības daļu. And that is, from a spiritual perspective, that is the love that we are seeking. Un no garīgās perspektīvas raugoties, tā ir tā mīlestība, kuru mēs meklējam. And it includes every other type of love in a very pure sense. Un tas sevi iekļauj ikvienu citu mīlestības izpausmi tās vistīrākajā formā. Nākošais jautājums. Man ir jautājums, ko Krišņas saka par gejiem? Mark, I have a question. Krishna, what is our stance towards the homosexual people? From a spiritual perspective, every living being is a part of God. No garīgās perspektīvas, katra dzīvā būtne ir daļa no Dieva. Whatever our color, whatever our race, whatever our sexual preference, these are all temporary designations. Lai kāda būtu mūsu ādas krāsa, rasa vai seksuāla orientācija, lai kāds būtu mūsu izvēle. As far as culture and tradition, there are various explanations of different principles. But as far as the Gita, the principle is we should feel compassion to the soul in every living being. Atkarībā no kultūras skatpunkta raugoties, protams, ir dažādi raksti un priekšnosacījumi, kā raugās uz šāda veida situācijām, bet no Bhagavad Gītas, no garīgās perspektīvas mums ir jājūt līdzjūtība pret katru dzīvo būtni. On a material level, there are so many differences. Materiālajā līmenī ir ļoti daudz dažādu atšķirību. But from a spiritual perspective, we're trying to reach beyond the conceptions of sex life and actually trying to connect to our original natural love for God. Bet no garīgā skatu punkta mēs mēģinām raudzīties pāri šīm seksuālās dzīves jautājumiem un šo situāciju aplūkot no mīlestības pret Dievu skatu punkta. And every living being has a chance of making that reconnection, and we should see that potential in everyone. Jo katrai dzīvajai būtnei ir iespēja nodibināt šo saikni, un viņai ir šis potenciāls. My name is Ishvara Sudasana-Acharya. I'm disabled of Viranjana. Мой вопрос о качестве смирения, терпения, почтения, сострадания. Это качество, духовное качество души или это материальные качества, относящиеся к телу? Marge, such qualities as tolerance, humility, compassion, are these inherited qualities of the soul, or these are the material qualities of our body that we can achieve? When the compassion is not toward the elevation of another person's soul, then they are still very much on the mental or physical level. But when we actually have compassion for the body, mind, and soul of another, then that is the natural, inherent compassion that we all have as parts of Krishna, as parts of God. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave a beautiful explanation of para upakar. The highest compassion
is for not only the body and the mind, but for the upliftment of the soul of another. Because certainly people are living within their bodies, so we should be compassionate to the body. And people are dealing with their minds, so we should give encouragement and compassion to the mind. But ultimately, still, old age, disease, and death is for everyone. So the highest and truest and fullest compassion is when we can actually help to give people that understanding of the real joy that they're looking for beyond birth and beyond death. Махарадж сказал, что настоящее сострадание заключается в том, когда мы стараемся дать это сострадание другим людям не для удовлетворения их ума, а для того, чтобы помочь им достичь наивысшей цели, достичь Бога. Kā jūs saprotat, tiek izstāstīts plašāk, bet tulki parasti norezumē to sāli, to mīlestības sāli. Ja? Jautājumi vēl lūdzu. Paldies, Maharādž, par šo vizīti. Sakiet, lūdzu, ko jūs teiktu cilvēkam, kurš izlasot grāmatu teiktu, tātad jūs nevarējāt atrast atbildi, kas es esmu, dzīvojot rietumos, tāpēc bija jādodās uz Indiju. Vai tas ir spēkā arī šodien, ka šeit, esot rietumos, nav iespējams atrast atbildi, kas es esmu? Pats. Maharaj, if I understood correct, just correct me please if I made a mistake. When you gave your book, you said that you couldn't. In your book, you say that you couldn't find an answer in the West. Therefore, you had to go east. And what was the question? Indeed. My question is, does it mean that today also is there one could say, well, there's no answer in the West, therefore one should go to east, or what's your answer today? The answer is everywhere. Atbildi atrodama it visur. All the saints of all the great traditions throughout history have given the answer. Un visi svētie pasaules vēsturē ir devuši atbildi šo jautājumu. One of my very dear friends, Hayagriva Prabhu. Kāds no maniem ļoti tuviem un man dārgiem draugiem, Hayagriva Prabhu. He went on a boat. Viņš devās ceļojumā ar laivu. It was called the Jaladuta. Kur arī sauc Jaladuta. And he took that boat. It was a cargo ship from New York to Calcutta. Un viņš devās reisā tātad ar šo kravas kuģi no Ņujorkas uz Kalkutu. He was looking for a guru. Meklējot guru. And he traveled around India. Viņš apceļoja visu Indiju. And he got really disappointed. Bet viņš dziļi vīlās. And he came back on Jaladuta to New York. Un atkal ar šo pašu reizi atgriezās atpakaļ Ņujorkā. And he was walking down the street one day. Un kādu dienu ejot pa ielu vienkārši. And he saw this one Indian holy man. Viņš pamanīja kādu indiešu svēto. And he ran up to him. Viņš pieskrēja pie viņa. And he said, "Are you coming from India?" Un viņš uzdeva jautājumu, vai tu nāc no Indijas? And the holy man said, "Are you?" Un viņam svētais vīrs atbildēja, vai tu arī nāc? This boy is from New York. Un tas notika Ņujorkā. And he couldn't understand, why is he asking if I came from India? Un viņš nevarēja saprast, kāpēc gan viņš man jautā, vai es esmu atbraucis no Indijas. But then he realized that if he hadn't just come from India, he wouldn't have known that this person is from India. Bet tad viņš apjēdza, ka ja viņš nebūtu bijis Indijā, viņš nespētu saprast, ka šis cilvēks ir no Indijas. So he's born and raised in New York, went all the way to India,
and came all the way back and met his guru Jo viņš, kas in bija New York dzimis, City. bija dzimis un uzaudzis Ņujorkā, bija devies uz Indiju, pēc tam atgriezies, lai satiktu savu skolotāju, savu guru Ņujorkā. And it turned out that on that same Jaladuta, Prabhupada came all the way to America. Un kā izrādījās, ar šo pašu kravas kuģi Jaladota, viņas grīgais skolotājs Prabhupada bija atbraucis no Indijas. And Hayagriva went on the return journey to India. Bet Hajagrīva bija devies ar nākošo reisu, kad šis kuģis devās uz Indiju. I hitchhiked all the way to India to find a guru. Es arī devos ar stopiem līdz pat pašai Indijai, lai atrastu guru. And I found in Vrindavan. Un es viņu atradu Vrindavanā. And my guru left Vrindavan and went all the way to America. Un kad mans guru bija pametis Vrindavanu, lai dotos uz Ameriku. So you see, true spirituality is not about geographical location. Redzat, īsts garīgums tam nav nekāds sakars ar ģeogrāfisko novietojumu. Should I tell you an interesting story? Vai vēlties dzirdēt kādu interesantu stāstu? I was living in Vrindavan in 1971. 1971. gadā es dzīvoju Vrindavanā. And I was sitting on the bank of the Yamuna River. Un es atrados, sēdēju Jamunas upes krastā. And I had already accepted the path of bhakti, the path of pure devotion, as my life. Un es jau biju izlēmis, ka bhakti, jeb garīgās kalpošanas ceļš Dievam, tā ir mans ceļš. As I was sitting there, a very traditional ascetic devotee of Krishna, older man, came and sat next to me. Un kamēr es tur sēdēju, kāds vecāku gadugājumā ļoti asketisks cilvēks pienāca man un apsēdās man blakām. He had long matted hair and he had robes and he was chanting on Japamala, Krishna's names and Radha's names. Viņš bija ģērbies skrandainās drēbēs, viņa garie savijušies mati brīvi karājās un viņš daudzināja Radhas un Krishnas svētos vārdus uz skaitām krellēm. I was about 20, he was about 60. Man bija 20 gadi, viņam varēja būt aptuveni 60. And he was telling me all these secrets about Vrindavan. Un viņš ar mani dalījās visos šajos Vrindavanas noslēpumos. Telling me these very high mystical stories of Krishna. Un stāstīja šos mistiskos, ļoti noslēpmainos stāstus par Krišnas. And then he looked very, very careful in my eyes. Un tad viņš ļoti, ļoti rūpīgi ieskatījās man acīs. As if he were examining me. It kā viņš mani vērtētu. He said, I want to give you something that I have been carrying with me for 40 years, he said. For 40 years I've been carrying this with me and it has helped in my devotion to Krishna so deeply. Viņš teica, es vēlos jums dot ko tādu, ko es nesāju sev līdzi jau 40 gadus un kas man ir ļoti dziļi palīdzējis manā kalpošanā Krišnam. He asked if I promised I would take it very seriously. Un viņš teica man, lai es apsolu, ka es pret to izturēšos ļoti nopietni. Only then would he give it to me. Un tikai tad viņš man atklās to. So I was very excited. Un es biju ļoti, ļoti tāds saviļņots, nepacietīgs. I promised. Es apsolīju. He reached into his bag. Viņš pasniedzās savu somu. And he took out a piece of paper. Un izņēma nelielu papīra lapu. That was folded many times. Kura bija daudzkārtēji pārlocīta. And this piece of paper looked so old. It was kind of yellow and it was kind of flaking. It was very old. Un tas papīrs izskatījās ļoti vecs, tāds jau nodriskāts, dzeltenīgs. And he held it up. And he looked at me to see if I was serious. Un viņš tātad paņēma šo papīra lapu un palūkojās manī, vai es esmu nopietns. He said, this has helped me and it will help you in your love for Krishna. Viņš saka, šis ir palīdzējis man un tas palīdzējis arī tev tavā mīlestībā pret Krišnu. He handed it to me and walked away. Viņš man to pasniedza un aizgāja. Chanting Radhe, Radhe, Radhe. Turpinot daudzināt Radhe, Radhe, Radhe.
And I held it to my heart, thinking it must be some very, very sacred mantra or incantation. Un es piespiedu to pie savas sirds, domājot, ka tur ir kāda ļoti īpaša mantra atklāta. Must be something very, very secret. Tur noteikti ir kaut kas ļoti, ļoti noslēpumains. And then sitting on the bank of river, I opened it. Un tad, sēžot upes krastā, es atvēru to. This paper was so old, as I was opening it, it was kind of falling apart. Un tas papīrs bija tik vecs, ka verot to vaļā, tas juka kopā. I couldn't believe what it was. Un es nespēju noticēt, ko es ieraudzīju. May I tell you? Vai es jums varu to pateikt? It was the prayers of Saint Francis of Assisi. Tas bija svētā Asīzes Franciska lūgsnis. My dear Lord, make me an instrument of your grace. Mans dārgais kungs, padari mani par savas žēlsirdības Where there is hatred, let me sow love. Tur, kur ir naids, lai es nesu mīlestību. Where there is despair, let me sow hope. Tur, kur ir izmisums, lai es ienesu cerību. And I understood that the principle of bhakti is very universal. Un tad es sapratu, ka bhakti princips ir universāls. It is about unconditional loving service to God and others. Tas ir par beznosacījumu mīlestību pret Dievu un kalpošanu apkārtējiem. It's at the heart of every great spiritual tradition, east or west. Un nav svarīgi vai rietumu vai austrumu, bet šī mācība atrodas katras šīs mācības pamatā. And it's in the heart of every living being, east or west. Un tieši tāpat tā atrodas katras dzīvās būtnes sirdī. I hope that answers your question. Es ceru, ka tas atbildēju uz jūsu jautājumu. Kādi jautājumi? I have a question. So you went very long path until you found your path to God. And we have here in Latvia and in the world quite many people who are in the situation when they are not decided what is their spiritual path. But they would like to find this path. So maybe you would recommend some technique based on your experience. What could help them to find their path maybe faster or easier? Because your example is to travel a lot and finally find it. Another answer was that it is not limited to geographic also, so it means that it can be found locally. So maybe you could share with some techniques. Jūs, piemēram, mēs varam redzēt, ka savos garīgajos meklējumos jūs devāties tālos ceļojumos. Bet šeit Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuri arī meklē nav atraduši savu garīgo ceļu. Ko jūs lūdzu varētu viņiem ieteikt, kādu jūs viņiem rekomendētu tehniku? Mēs jau dzirdējām vienā no jūsu atbildēm, ka jūs minējāt, ka geogrāfijai šeit nav nozīmes. Lūdzu, iesakiet kādu veidu šiem cilvēkiem. There are three principles that we follow. Ir trīs principi, kuriem mēs sekojam. Satsang, sadhana, sadachara. Satsang means to keep the company regularly of very enlightened people who inspire our faith. Satsang nozīmē biedroties ar cilvēkiem, kas mūs iedvesmo un ļauj mums pieaugt ticībā. Sadhana means having a regular spiritual practice and giving some very quality time every day to that spiritual practice. Un sadhana nozīmē, ka mums ir kāda regulāra garīgā prakse, kuru mēs kvalitatīvi īstenojam kādā no dienas laikā. Sadachara means the character in which we live. Un trešais vārds nozīmē, ka tas ir kā mēs dzīvojam, kādas īpašības pēc kādām īpašībām mēs dzīvojam. To live with integrity, even when we are in the face of temptation or fear. Piemēram, kad mēs izturamies godīgi vai patiesīgi, pat tad, kad mūs kārdina. So to associate with people who truly uplift us
is very important. Un īpaši svarīgi ir biedroties ar tādiem cilvēkiem, kuri mūs iedvesmo un atbalsta. And that association gives us faith and gives us strength to perform sadhana, spiritual practice. Jo šāda biedrošanās dod mums gan ticību, gan spēku īstenot tātad mūsu sadhanu, jeb garīgo praksi. The simplest and most powerful spiritual practice is reconnecting with God by chanting these divine sounds of God's names. Visvienkāršākā un visspēcīgākā, iedarbīgākā metode, kā to darīt, ir atkārtot, daudzināt šos dievišķos, Dievu svētos vārdus. Nam namakari bahudhanija sarva shaktis. That in all the names of God, of all the great true spiritual faiths, God has invested His grace, His beauty, His sweetness, and His love. Ir teikts, ka Dievs savos pārpasaulīgajos vārdos ir pilnībā izpaudis savu bezgalīgo slavu, savu bezgalīgās zināšanas, skaistumu un cits īpašības. And because the name is pure, it purifies us. Un tieši tāpēc, ka šāds vārds ir tīrs, tas attīra arī mūs. And Sri Chaitanya and the Vedic literatures describe of all the different mantras or divine sounds, there is a Maha mantra that includes all others, and it has a very powerful effect. Un vēdiskajā literatūrā ir teikts, ka no visiem šiem daudzajiem vārdiem ir kāds īpašs vārds, kurš iekļauj sevī visus citus vārdus. So millions and millions of people who study Vedas like this and follow the path of bhakti especially chant this Maha mantra. Tāpēc miljoniem cilvēku pasaulē, kuri seko šiem vēdu priekšrakstiem, viņi daudzina šo Maha mantru. It is not a sectarian concept. Un tas nav kāds sektantisks koncepts. Chanting any name of God can awaken that love if we chant sincerely. Jo ikviena Dieva svētā vārda daudzināšana var mūsos atmodināt šo dievišķo mīlestību. But on the inspiration of these great Vedic literatures, the Maha mantra is what I have chosen to chant and what many people here have also. Bet iedvesmojoties no vēdiskās literatūras, es un daudz citu cilvēku ir izvēlējušies daudzināt tieši šo konkrēto Dievu vārdu. The Maha mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tā ir Maha mantra. So you're asking me, this is where I have found the most profound experience. So naturally I would love to share this with you. Jūs man jautājāt, un tāpēc es jums atbildēju, sakot, ka šajā mantrā, šajos vārdos esmu piedzīvojis visdziļākās sajūtas. Tas, ko esmu izvēlējies. Pēdējais jautājums. Un tāds. Какова роль духовного учителя на духовном поиске души Богу? What is the role and position of a spiritual master on the path of finding the goal of life and the soul? The soul is by nature enlightened. Pēc savas būtības dvēsele ir iedvesmas pilna. Srila Prabhupada gave an analogy. Srila Prabhupada ir devis analoģiju. That when water falls from a cloud as rain, it's pure and transparent. Kad ūdens lāša veidā krīt no mākoņiem, tas ir caurspīdīgs. But when that water comes in contact with the earth, it becomes muddy and loses its transparency. Tātad, bet kad tas ūdens saskarās ar zemi, ar smiltīm, tas saduļķojās un zaudē savu caurspīdīgumu. When you filter the water, you bring it back to its natural quality. Un filtrējot ūdeni, jūs varat iegūt atkal ūdens sākotnējās īpašības.
A guru is one who, without adulterating the original message, is a person who protects and delivers the ancient traditional message of a history of saints. Un guru ir tā personība, kura saglabā vēstījumu, kurš nāk no vēsturiskajiem svētajiem, tādu, kāds tas ir. And teaches us how to restore our original natural consciousness through our spiritual practice. Un tāpat viņš mums māca, kā atjaunot mūsu garīgo būtību caur garīgo praksi. A guru is one who, through their example and through their words, is actually teaching us how to purify our hearts and truly love God with all our heart, mind, and soul. Guru ir tā personība, kura mums gan ar savu piemēru, gan saviem vārdiem rāda, kā mums rīkoties un Thank you very much. Liels paldies jums visiem. Paldies. Mums ir vēlme daudziem, lai Svami paraksta grāmatas, vai viņš būs tik laipns un to izdarīs. Nu, viņš būs tik laipns, lūdzu. Pildspalviņu pa vienam, lūdzu. Svami mums ir viens tikai, mēs esam daudz. Kur tik gaisma? Viņš mums nodod ziņu. Nu, vienkārši nodod ziņu, viņš rakstīja.
Я много книг прочитал, мне советовали почитать вашу книгу. Я сказал, нет, продолжим мне книгу прочитать, но видишь, как ее сдали. И... Когда был страница первая, я до 4 утра нон-стоп. Большое спасибо за книгу. И еще скажи, я там прочитал, что вы играли на гармонии, когда играли в Италии. А потом увидел, как Дева Примал, вы играли на концерте. И все мои знакомые просто там упали. Так что thank you very much за книгу. И спасибо вам за все. И теперь все знакомые читают ваши книги. Спасибо за это. Thank you very much.
She teach me the words which I actually told you, but I just forgot that we have actually quite big society collection. So this, and we really in very good cooperation, very, very close. So we so appreciate this chance to make program to his disciple. I'm doing this under his guidance. So completely. Because of his blessing, everything is melt my heart. And we're waiting for you. We hope that it's happening. And they are named because we don't want to give such name to some other ideas in the world. We would like to make it clear. And to know like from our heart to the symbol, it's very clear, very like that, not like something like change. And we yeah. That means the dark cloud that brings rain. So they will bow to the rain that's coming from the cloud of Krishna. How we can present this Rain, name? rain Yeah, something that we should make it security. Thank you so much.